Nu, čau visiem! Šādu te kravu es esmu paņēmis. Džordžijā, Blairsville. Jack Daniels un Coca-Cola smagais aizbrauc. Džordžijā es paņēmu, te visu esmu piesējis. Kartoniņi, stūrīši, viss te tā baigi. Lai ir kārtīgi, pa vidu iemetu brusu un sastūmu viņus ar rokām kopā. Bet lai brūse ir pa vidu, lai viņi viens pret otru tur nerīvējās, nokasīs to krāsu tikai tā. Un te ir oversize nedaudz, 10 pēdas. Viņš jau sagriezies, ja kaut kā šitā te viņš man ir sagriezies. Sūdīgi viņi te tā sieta, redzēt, te tās pamatnes nav pa centru nobīdītas. Un tāpēc šīs ķēdes vairāk velk viņu uz turieni nekā tās, bet nu kaut kā mēs te kaut kā tur tā viņu piesējām. Skatīsimies, tā ir nojume, tas es saprotu jumts un tas ir kājas. Jāved no Džordžijas uz Indianu, Jeffersonville, Indiana, tas ir pa lielam Louisville, Kentucky. Pārbrauc pāri tiltam un tu esi Indianā. Tas tā kā Rīga un Pārdaugava pārbrauc pāri tiltam. It kā Rīga, bet nu otra Rīgas daļa, tad tas ir ļoti bieži Amerikā. Pārbrauc pāri tiltam, tu citā štatā iebrauc. Upe atdala 2 štatus, un tā ir ar Louisville, ļoti daudzām citām pilsētām. Tā es te pagaidām sēžu, iebraucu es Tennessee, te tāda maza pilsētiņa ir, un atļaujas man nemaz nav Tennessee vēl oversize, bet nu es pagūvu viņā iebraukt, jo pirms robežas īsti nebija kur apstāties, un es pa vēlu attapos, sapratu, ok, nav vairs variantu, jābrauc, ceļa vidū neapstāšos. Un tad atradu tādu smilšainu kabatiņu un gaidu, kad man izsniegs oversize atļauja, lai es varu viņu iepazīties ar viņu un braukt tālāk. Bet kaut ko baigi ilgi viņi negrib dot, te kaut kādi kalnu celiņi, šauri, un viņi pa to man platumu tur uztraucās un aizgāja uz izskatīšanu. Parasti jau automatizēti iedala to oversize atļauju, bet šajā gadījumā aizgāja uz izskatīšanu un nezinu, kad viņa būs. Bet, kad būs, tad brauksim tālāk, skatīsimies. Ārā šausmīgs karstums ir, nenormāls karstums, jau, nezinu, 2 nedēļas ir vienkārši lopisks karstums, es tur arī atveru Instagram, paskatos tur Latvijā visi, kādās ziemas pufaikās tajās piepūstējās staigā apkārt, un tad, jā, es tur ielieku pretī varbūt kādu bildīt no baseina, un tā tīri pakaitināt cilvēkus, bet, ja godīgi, es jums teikšu pilnīgi godīgi, es šobrīd labprāt arī kaut kādā jakā pastaigāt, nevis šito karstumu ārprātīgo katru dienu 35 un uz augšu grādi apmēram. Nu ko, 2 stundas es esmu nostāvējis. Parādīšu, pa kurieniem mēs brauksim te. Es jau meklēju vietu, kur iet ēst, bet tomēr pārdomāju. Reku es griezīšos pa kreisi te, tā US ceļa. Un tad viņš te tāds redzēt līkumains dikti, ezeriņi visādi. Un tā kā tas ceļš tur tāds līkumains un šaurs, un tāpēc ar to oversize tik ilgi viņi izskatīja tur to atļauju, nezinu, kāpēc tas tik ilgi aizņēma. Te es izgriezīšos uz Interstate, un tur jau tā lieta aizies ātrāk. Bet, nu, te kaut kādas, nezinu, 25 kaut kādas jūtas apmēram ir jābrauc šis te līkumainais posms, te es uzstudēju reku kameru. Pamēģināšu pafilmēt kaut ko, nezinu, kas sanāks. Tā jau laižam. Nu jā, te jau jāsaka pieskatīt spoguļi. Diezgan iet pa malu tas, tā man nojuma. Te ir nogāzes lietas, un tvaiko viss asfalts. Tikko te ir gāzes. Tagad jau vasaras svelme ir. Nē, nu veči, mums kaut kā tas ceļš ir jāsadala. Mums kaut kā tas ceļš ir jāsadala. Pat daži te brauc baigi uz tās viduslīnijas, baigie F1 braucēji. Aizmugurē jau sāk krāties. Daudz mašīnas. Būs kāda kabatiņa apstāšanas, palaidīšu viņus garām.
kā jūs aiz manis vilksieties vēl 23 jūdzes. Man rāda navigācijā pagrieziens pēc 23 jūdzēm. Ja būs kāda kabatiņa vai kas, es viņus palaidīšu garām. Baigi nebēdā. Bet es šeit ātrāk negribu braukt, taču man te tas ceļš. Ātri vienā brīdī es saprotu, ka ir šaurs tikt. Smuki, te tādas vietas, kur apstāties ar vieglo ir iet pie upītes, pastīties kā čalo ūdens. Smuka vieta. Okay. Sākās augšupkalns. Tajā pagriezienā nomainījās lejupkalns pret augšupkalnu. Tāds sajūta. Jā, viens pretī nāk malacis. Te jau kā uz Liepājas šosejas jau apģīšanas aiziet. Palaidīsim vieglos garām. Aiziet. Nepazīšana manas drāns, laiks nav apstājies, bet acīs skatoties māns. Es piemais novērš savu skatienu, kur tu biji. Mūs klusē 20. gadu, slēp pie sirmiem matiem, gaidot labi, līdz kurienei tas sniedz. Abu bezgalīgā gaidīšana liedz atstāt lietas traumē nemirstošs spēks, bet rīts tiks apzeltīts jau šodien. Lai jau atkal ticība mēdz, vētras neaizies pašas klau, cer aizbultātiem logiem. Pašas saindētās istabās, ja mēs esam vainīgi nelaimēs, kas pēc tik izdomātām izskatās. Kur iedvesma pacietība būs, lai izredzētie aizmirst sev šī pasauli mūs. Vai varbūt sabiedrībai pieder tavs prāts vecs pūst. Nāc līdz ugunī, kas spožo gaismā gaida, atbrīvoties no ienaidnieka garām gājai. Saindēta gaisa, zakt rokas piedeni kaistiem, kas mel. Te tāds labs lejupkalniņš. Varat dzirdēt motoru bremzi. Pārslēdz bišķi zemāk ātrumu, riktīgi rūts. Man jau patīk. Nu jā, te mums ir kārtīgs sastrēgums. Sēž jau, es nezinu, labu laiku. Knapi kustās uz priekšu. Kur, kas tas pa 75. pievienojas 40. laikam sanāk. Nu, pirms Knoxville šāds te milzīgs sastrēgums. Nezinu, kas tur gadījies, ir priekšā svēršanas stācija vaļā, viņi ir jābrauc iekšā, būs iešu iecirknī rādīt savējo atļauju. Kaut kā tā. Man sakot, jau ir satums, bet te tā debesu mala ir tāda, nu, vēl puslīdz gaiša. Tāda gaismiņa minimāli ir. Bet re, kur es braucu iekšā tajā melnumā, paskatīties, kāds tur mākonis ir, un tur zipsnīs zibens. Nezinu, vai sanāks nofilmēt, ja vien tagad pēkšņi uzzipsnīs, tad ir bišķiņ bija. Bet, nu, es pēc 27 jūdzēm griežos uz rietumu pusi, tā kā uz to gaišo pusi, vairāk vai mazāk, bet man liekas, ka es paspēšu dabūt šito mākotni virs manas galvas. Kaut kāds negantais laiciņš, skatos, ka YouTube var palaist livestreams ar laika prognozi. Labs rītiņš. Vakar veiksmīgi atbrauc. Nu, pa tumsu dabūju pabraukt, bet labi, tas nekas.
nolasīju jau zīmes visas. Vakar atbrauc apsargs, man te pārtvēra. Atzinu šeien, teica, šeit parkojies. Droši vari palikt. Rīt no rīta viņi brauks uz darbu, visi tie celtnieki. Un viņi tevi redzēs un, tā kā tālāk viņi tevi tur izkraus un tā. Bet pulkstenis jau ir pār 8. Un ļoti daudz tie darbinieki braukušie garām un neviens man nav pienācis klāt. Man ir telefona numurs, kurš neeksistē. Es zvanu, tur saka, nav tāda numura. Viss kā vajag. Viss kā vajag. Man liekas, te būvē kaut kādu milzonīgo Facebook datu centru vai kaut kas tāds. Meta data centra kaut kas tāds. Kur viens overseis, viņš stāvēja aizmugurē, man viņš tagad ir aizbraucis uz turieni. Varbūt man jāizčāpo līdz viņiem, jāpaprast, kas tur notiek. Krava citādāka, bet tādā pašā zilā plēvē ietīt, varbūt tas ir kaut kā saistīts savstarpēji. Tieši čalīts ir iekrāvis to kasti tajā pašā vietā, kur es. Un viņš šeit stāv jau no vakardienas 2. Nav izkrauts. Kaut kāda galīgā nesaprašana te ir. Es joprojām nesaprotu, pie kā man vērsties. Baigi haotiski te viss notiek, bet laikam čalīt ar to lielo kasti kraus tagad ārā, un es te nometīšu piekabu. Atbraukšu viņai pakaļ vēlāk. Ok, piekabu nometu. Ķēdes nolasīju, saites nolasīju ārā, ārprātīgi karsts ir. Tagad rāda 32. Un laižam. Brauciet man līdzi, kaut ko jums parādīšu. Ko, draugi? Mēs tagad braucam drusciņu uz rietumu pusi no Louisvilles pa 64. Tūlītās jau ņemšu exitu. Tur maza pilsētiņa ir un tur ir izsoļu nams. Un tā gadījās, ka kaut kādā nejaušības kārtā es tur nosolīju smago vienu vilcēju, semaitraku. Tāpēc arī es sāku filmēt šo video. Tā krava no Džordžijas uz Louisville, tā nojumīti. Ne jau tas bija iemesls, kāpēc es sāku filmēt video. Tā nojumīti tur vispār pilnīgi neinteresanti ir. Bet tā krava speciāli tika paņemta, lai es tieku uz šo vietu. Uz Louisvilles apkārtni, Indiana, Kentucky, te kaut kur, lai es piezemējos. Un lai man ir brīvs brīdis, teiksim, izskriet. Un gadījās tā, ka es to piekabu tur atstāju, tāds gan nebija plāns. Plāns bija braukt ar visu piekabi un tā, bet ok. Vārds sakot, braucam paskatīties to smago, man viņu vajadzētu arī pārdzīt, jo tā izsoļu māja grib no viņa atkratīties pēc iespējas ātrāk, viņiem tur nāk iekšā visā nākamā prece, un viņi tur saka, ka nevar tur tagad izmantot viņu stāvvietu tagad ilgtermiņā. To visu baigi grūti ir norganizēt ar 2 smagajiem, es nemāku vienlaicīgi braukt, tāpēc man kaut kas ir jāizdomā, bet no sākuma braucam pastīties, kas ar viņu vispār ir. Pastāstīšu sīkāk. Kas, ko, kā, pa cik, kāpēc un tam līdzīgi. Ok, es esmu klāt, es griežu iekšā. Es jau redzu savējo. Reku stāv. Ieregulēšu telefonu. Es reku stāv. Ko? Iesim kaut kur te uz office, kaut ko. Laikam office bija citā vietā, man liekas. Man bija jāapstājas, tur reku māja viena iepriekš. Man jāapgriežās un laikam jāizbrauc uz to office, es tā saprotu. Šeit nekas vēl nav. Davai. Dabūju invoisu, ka viņš ir apmaksāts. Dabūju atslēgas. Diemžēl tikai vienas. Un braucam atpakaļ uz to stāvvietu, kur es biju piebraucis no sākuma, nesaprastams, ka man no sākuma šeit ir jāpasājās. Tā, es eju klāt viņam. Šīs ir nerediģētas, neuzspēlētas. Tā kā emocijas, es tagad uz viņu skatos. Jā. Tu zini? Tā neko vispār. Labi, es tagad nečakarēšu vairāk. Es tagad jums parādīšu, kas tas tāds ir.
Oi. Oh my goodness. Vot izskatās, ka ir, ne? Holy shit. Zilīts nogriezās. Ej, nost, galīgi, čau. Tas gan nav labi. Degvielas rādītājs nerāda. Es jau to pamanīju bildēs. Bet re, kur ir kaut kāds fuel left, right. Ir tomēr degviela pārslēdz slēdzīt. Redz, viņam atsevišķi left, right rāda. Ir tomēr uz vidus stāvokļa atstāja slēdzīt, tad neko nerāda. Ej, tu nost. Es nezinu, kā tas motors kalpos, ja viņš nogriez tādu zilīti iedarbinot. Jāskatās, tas ir pirkums uz dullo veči. Veči, es viņu nopirku vispār neskatoties, viņš pīks droši vien, tāpēc, ka gaisu vēl pumpē. Es viņu nopirku neskatoties, veči, es nekad dzīvē neko tik dārgi neesmu pircis, un es šoreiz pilnīgi spontāni vienkārši uzsolīju uz viņu. Kaut kas te riktīgi skalda no motora puses, es ceru, ka tas ir kompresors. Kad beigs pumpēt gaisu, pastīšos, vai vēl tā skalda. Es ceru, ka tur motors nav galīgi beigts. Eļas spiediens ir. Kad sapumpēs gaisu, izslēgsies kompresors. Sapratīšu kaut ko vairāk. Ej, tu nost. Ko es veči esmu izdarījis? Ko es veči esmu izdarījis, kā jums šķiet? Tikko nošņācās gaiss, kompresors tātad izslēdzās, tāpat tā kā kaut kas no salona ir dzirdams. Skaņa dīvaina, bet ārpusē nekas nav dzirdams. Nezinu, kas tas ir. Laikam izspiežot sajūgu, pat nedzirdu vairs. Labi, es vairāk vispār neko nesaprotu, neko nedzirdu. Labi, skatīsimies. Jā, motors izskatās, ka vispār nekad nav jaukts. Šur tur puņķojās, klaboņa kaut kāda nāk, bet tas ir saistīts ar sajūgu. Pieskaroties sajūgu pedāliem, viņa tā kā pazūd, atlaižot, viņa pat neparādās uzreiz, bet pēc kaut kāda laika parādās. Eļļa ir melna gan tā kā nafta motorā. Nezinu, ko domāt. Nezinu, kā viņš brauc, kā viņš iet. Izpūtēs te guļ jocīgi kaut kā. Nezinu, ko domāt, varbūt pat taisno pārdot viņu. Kā jau varētu pārdot un pat neko nezaudēt iespējams. Bet nē, nu jāpabrauc, jāpaskatās, kas notiek ar viņu. Ko viņš dara, ko viņš nedara, tas smagais. Bet nu, jā, vec tehnika un es esmu iesaistījies šajā afērā mazliet. Es nezināju, cik nenormāli smags ir tas motoru pārsaks, es viņu knapi pacēlu vispār. Es nezinu, kā dāmas, teiksim, brauc ar tādiem veciem, kā viņš vispār motoru var atvērt. Nu, no šīs puses pat neko tā baigi nevaru jums pateikt. Šis aizgāja dārgāk, šis vēl vecāks. Vēl pa 5 gadu vecāks, bet aizgāja vēl dārgāk, bet man liekas, ka šim ir pārlasīts motors.
Tā kā varbūt ir tā vērts, nezinu. Nu, ko veči, pirmās jūdzes tiek brauktas ar šo te vērķi, nu, diezgan arhaisks viņš ir, ej tu nost. Braukšana būs jāpierod, tas nav tev tā kā kaskādi jābrauk. Man likās, ka kaskādi ir traktors pēdējais, nē, veči, šitas ir tāds vienkārši laikmets vecais. Te gan sūdīgs ceļš, nevar saprast tieši, cik viņš labi vai slikti, teiksim, brauc. Jāsagaida viņš labāks segums, bet, nu, diezgan, kā lai jums to pasaka. Jūsmas par šo braucamo, bet, nu, vēl bišķiņ jānomierinās. Ļoti daudz defektu ir. Kondiška neiet, sajūgam kaut kas nav, ka tu apstājies. Sākumā varēja ielikt ātrumā, pēc tam apstājos un nevaru vairs ātrumā ielikt. Varbūt jāpieregulē vienkārši vai kas. Nezinu, braukšana ļoti brutāla, ārkārtīgi ciets, viņš ir nekomfortabls un skaļš. Nu, es it kā gaidīju, ka kaut kā tā būs, bet, nu, varbūt, ka ne tik traki. Nezinu. Bišķiņ jāpaelpo dziļi, jāpadomā, varbūt jāmēģina kaut kāds bišķiņ Torgovī variants, jāuztaisa un jāliek pārdoties, es nezinu, pastīšos. Bet nu tā. Labi, es eju pretī taksim. Ok, davai, laižam. Tā, es viņu tur noparkoju, cerams, ka būs ok, ka neviens neapgānīs viņu. Ir tāda aplikācija, kur var šādas te puspamestas stāvvietas, kuras, nu, viņi citādāk viņas nevar izreklamēt. Viņi vienkārši pievieno savu šito te sētu tam aplikācijai, un tad tu vari jebkurā vietā Amerikā atrast kaut kādu parkingu. Šis ir Louisvillē, tāpat kaut kāds gabals no lidostas. Es jau lidošu viņam pakaļ visticamāk, un tā skatīšos. Labi, pagaidām miers. Šis būs manējais. Hi. Hey, how you doing? Good. Yes, Yeah. sir. Okay. All right, going to Corden. All right. Yeah, a little bit of drive. Yeah. Esmu atpakaļ vecajā smagajā ar taksi atbraucu liftu. Līdz te izsoļu mājai šeit jau bija aizslēguši vārtus, bet, nu, atslēdz man ofisā tur tā atnāca, atbrauca. Jā, braucu atpakaļ piekabē, skatāmies, kas tur notiek, ir izkrauta vai nē. Daudz domāju, ko tālāk darīt, vispār tāds pārdomas un bišķiņi ir tāds, nu, būšu godīgs pret jums, tāda bišķi vilšanās ir. Vairāk tā nevajag darīt, bez skatīšanās tāds pirkums nevajag pirkt. Domāju tagad, ko darīt, uz kurien viņi dzīt, uz Floridu vai uz Čikāgu, remontēt, ko remontēt, pārdot vai nepārdot, mēģināt pašam strādāt ar viņu. Tāda tā situācija šobrīd ir. Tā jau uz sakariem pagaidām. Kravi ir izkrauši. Kaut kāds konus arī uzlikts, kā lai es viņai tieku klāt. Interesanti, te piekabēj tagad. Kur stāv kraviņa. Ārprātīgs ceļš vienkārši, ārprātīgs. Varbūt tur jābrauc pa turieni. Varbūt te kaut kā garām tieku. Labi, bet labā ziņa, ka ir izkrāvuši. Jāatrod kāds, kurš uzliks parakstu uz lapeles. Kad tikko bija piebraucis pie piekabes, tā zvanīja priekšnieks, teica, ka kraviņu atradis man uz Orlando. Vai piekabi tukša? Es saku, jā, tukša stāv, tūlīt pieāķēšu, nu tad viņš ņem to kravu. Paņēma. Nav liela cerība šodien iekrauties, bet tas būtu vienkārši brīnišķīgi, ja tas sanākt šodien. Es varētu rīt jau mājās būt. Braucam skatīties, kas tur ir. Jābrauc tepat pāri Ohio upei uz Kentucky atpakaļ. Drusciņi prom, laikam sanākt no Louisvilles braukt. Nepapētīju kārtīgi, baigi steidzos, baigā stresā visu šajā dienu, piedzīvojumiem pilna, kā jau jūs redzat.
Laižam skatīties, kas tā pa kraviņu. Īsti nav skaidrības, kur man te jābrauc. Pie pēdējās mājas teica, bet es tur tā baigi nepiebraukšu. Pilns te koku materiāliem ar jumta spārēm, nu, tā kā kopnēm. Un vēl kaut kādi te paneļi bija. Daudz te visa kā ir, bet teica, ka šodien uzkraus. Tas ir vienkārši brīnišķīgi. Vienkārši lieliski tas ir tā. Varbūt tur braukt pie tās mājas. Teica pēdējā māja. Vai tur nelīst labāk, vai te labāk braukt. Labi, nezinu veči. Bet labā ziņa, ka šodien teica, ka uzkraus. It kā. Jāved kopnes. Vai kaut kādi tādi konstrukcijas kaut kādas. Iespējams, tās nav jumta kopnes, bet kaut kas cits. Jāved būs uz Orlando. Nometīšu te kaut kur kameru. Pastīsimies, kas no tā visa sanāks. Pagaidām atstāšu šeit. Braukšu mājās. Tā, kas te notika tikko? Rītdien, sestdien, es gribēju teikt. Šodien ir vēl ceturtdienas pēcpusdiena. Sestdien it kā esot plānota piegāde. Tas ir labi. Es domāju, ka rīt vakarā es jau būšu mājās. Skatīsimies, cik ilgi te aizies tā kraušanās. Šovakar vēl nobraukšu kaut kādu gabalu. Kaut kur palikšu pa ceļam, nezinu, kādas 300 vajadzētu nobraukt šodien. Jūdas 250, nu, jā, 300 vajadzētu nobraukt. Lai rītdien vieglāk. Tas mierīgi ir izdarāms. Bet, nu, ja viņi te kraus līdz vakaram, tad es nebūšu priecīgs. Gan jau, ka viņi arī grib mājās. Paprasīju visu nolasīt no šejienes. Es nezinu, kur es visu to bardagu bāzīšu. Sedziņas, rezervs ritenis tur, sīkumi kaut kādi. Jādomā būs, varbūt viņi uzcels man ar iekrāvēju. Uzcels uz kravas. Tā, nākamais iepakojums. Yes, ļoti labi. Tā, tagad laikam aizgāja ieraksts. Es nesapratu, kurā brīdī vai bija apstājies filmēt kaut kādu iemeslu pēc. Rāda, ka atmiņa vēl ir, baterija viss ir. Pats bija kaut kā pārstājis filmēt. Es nezinu, ko es nofilmēju, ko nenofilmēju. Es te vairsirdīgi stāstu savus plānus un man liekas, ka kamera to neuztvēra. Mēģināšu atkārtot, jo es nezinu, ko viņi ierakstīja, ko nē. Es tagad nepārskatīšu to video. Es tā skaļi domāju, ko darīt ar to smago, un man ir aizdomas, ka, nu, tad, kad iznāk šis video, gan jau, ka kaut kāds lēmums un rezultāts kaut kāds jau būs. Bet šobrīd es tā lauzu galvu, ko ar viņu darīt, un es teiktu tā, kāda 60–70% ir, es domāju, ka es no viņa mēģināšu atbrīvoties bez kaut kādiem pārāk lieliem zaudējumiem. Tad jau pie viena es varu izstāstīt, cik es viņu nopirku. Tātad izsoli bija. Nopirku es viņu pa 26,500 bija mans pēdējais bid, jeb likme. Un tur tā diezgan kūtri uz viņu solīja, tur uz citiem solīja, tad es pārmetu uz vienu brīdi uz citu. Jā, neatceros, kurš tas konkrēti bija. Jā, viņš jau bija savākts no tā plača, tur vairs nebija šodien. Un tad es to tur sāka tā kārtīgāk solīt, un tad es atgriezos pie šī, jo šī tā diezgan lēna tā summa kāpa. Es domāju, nu labi, uzlikšu vēlreiz, joku pēc. Un tad tur ļoti ilgi cīnījās par vienu citu modeli, nenormāli dārgi nopārdevu. Šitādu pašu, pilnīgi tādu pašu, tikai ar Caterpillar 18 kārbu. Tāds pats gads, man liekas, bija varbūt vienu gadu jaunāks, varbūt vienu gadu vecāks, un palielam tāds pats. Viņi nosolīja pa 79, gan arī 80 tūkstoši, var sakot, bija likme pēdējā. Un es skatos, manējiem vairs neviens nesola, un tur ļoti ilgi cīnījās par to vienu dārgo, pēc izskata viņš pilnīgi tāds pats kā mans. Tikai, nu, gan jau tehniski labāks, viņam izskatījās, ka jauns motors ir un jauni tilti, un viņš tāds baigā stīgā izskatījās. Un es skatos, viss, neviens nesola, un beidzās tas timers, un izsola beidzās, un es skatos, ok. Laikam es esmu nopircis.
tā tas arī bija. Tātad izsoļu māja uzliek 10% pēdējai likmei. Tātad 26,500 bija pēdējā likme. 10% ir 2650. Summa tas ir 29,150, laikam sanāk. Tā ir tā summa, ko pa kādu es viņu nopirku. Plus sales tax jāmaksā uzreiz viņiem ir. Viņi man sākumā atsūtīja invoice ar Indianas sales tax, kas ir 7%. Es teicu, ka viņš nebūs reģistrēts Indianā. Viņi man atsūtīja anketu, kas jāizpilda, kurā štatā viņš tiks reģistrēts, ir titles likts. Nevis reģistrēts, bet titles tiks pierakstīts, piereģistrēts, tas dažādas lietas. Es aizpildītu anketu, ka tiks viņš. Viņa mājvieta būs Floridā tam smagajam, un viņi atsūtīja man jaunu invoice. Tur bija pa 1% mazāks sales tax, nu tā kā PVNs. Is it gonna go really high? Five stacks? Okay. Tātad diezgan augsties ir. Tā ir tikai viena paciņa, 5 būs. Vēl te gan jau kaut kas būs. Gan jau, ka tās mazās paciņas te būs. Nolikuši viņi ir dažas kaut kādas mazākas pakas. Labi, skatīsimies, kas būs, kas nebūs. So, jā, rēķins, iekļaujot sales tax un to izsoļu mājas procentu ir 30 ar kaut ko bija. 3700 vai 3900 kaut kas tāds. Jāpaskatās tas invoice vēlreiz. Un tā es tur kaut kā pa daļām apmaksāju. Viņi gan grib, lai uzreiz viņiem samaksā. Parasti jau šādās izsolēs piedalās cilvēki, kam ir nauda, nevis tādi kā es. Un tad es kaut kā tur sarunāju ar viņiem, ka es pa daļām samaksāju. Tad es piedzīvoju to, cik ļoti grūti ir ekspresa ātrumā, tā kā super steigā sakasīt kaut kādu naudu. Un vēl grūtāk tas ir, ja tu esi visu laiku ceļā un nevar tur kaut kādā bankā ierasties un kaut kā tā. Bet, viss izdevās, teiksim tā, par viņu ir samaksāts. Bet, es tā kā parādā esmu vēl. Tas tur tā kā sīkums būtu. Es domāju, ka to parādu varētu arī atmaksāt. Pat, ja viņš, es nezinu, tas smagais vienkārši klants izkrīt viņam pa sāniem ārā. Es to parādu, kas man par viņu ir jāmaksā, es to kaut kā pārdzīvotu. Cilvēki vēl stulbāk iztērē naudu. Bet es domāju, ka es viņu pārdodu, tad zaudējumi iespējams nav nekādi. Varbūt pat kaut ko var uzvārīt uz tādu, es nezinu. Man jau liekas, nav vērts tādu pirkt, bet varbūt kāds nopērk un beigās pat kaut ko iegūst, kaut kāds līdzekļus. Šeit viņi neievainīs. Besēlā, tieši nepietiek vieta vienai. Ok, ielikšu šeit to brusu vien. Būs ok. Visas 3 tur ielikt varbūt. Drošāk būs. Arī variants. Skaties, ko nozīmē bez pieredzes strādāt uz stepdeka. Reku viņi ir tik tālu uz malu nolikuši to kravu, ka es āķi cauri nevar dabūt. Šādi ir jāķē. Tam rabrēlam pa iekšpusi ir jāiet saitei. Un šādi. Pirmās saites es tinu ārā. Sanāk, izslidināju saiti pa iekšpusi. Un tad pašā galā āķi uzāķēju no ārpuses, ja. Vienkārši man pacietība beidzās. Es sapratu, ka tas būs līdz vakaram es te tā saitēšu viņas. Tagad es jau sāku darīt tā, ka pa kādiem smējās internetā. Šitā pārpusi rabrēlam lieku. Skatieties, ko es izdomāju. Es viņu uzāķēju te kaut kā tā, jā. Un šitā te. Skaties uzmanīgi.
Nu, kaut kā labi, es tūlīt nodemonstrēšu, var sakot, vajag lauznīt. Skaties, es to āķu uzāķēju šādi te. Nu, tagad, ka jādemonstrē, man nesanāk, protams. Protams, ka nesanāk. Bet jūs sapratāt domu ar lauznesiņu. Pārlaužu pār te malē. Karoči, man viss besi ārā. Šies bija diezgan brutāli veči. Drosmi karsts, es sapratu, ka man vajag cepuri, kas nosedz ausis. Es jūtu, ka man ausis sāpēs. Es piedegušas. Panelī rāda. Es jums parādīšu, ko rāda panelī. Skaidrs, ka tā nav gaisa temperatūra, bet es gribu, lai jūs redzat. Tādā garā. Grūta diena fiziski. Grūta diena arī morāli, zin kā, pa to smago. Nezinu, video varētu būt nobeigums vai kā, nezinu, jābrauc mājās. Tas man ļoti priecē, paldies manam bosam, kuram es vispār pateicu, ka es eju projām, jo nopirku savu smago cerībā, ka tur tikai tā nomaina eļļu un šķil dziesmā un brauc, bet realitāte ir tāda, ka es nezinu, ko viņi darīt. Bosam teica, nu, zini, laikam tomēr neskriešies tā uzreiz prom. Nu tā, ka uzreiz nē, es vēl nesaprotu, ko darīt īsti, un tāpēc tā nesteidzamies. Viņš tāds, ok, labi. Ļoti saprotoši atrada man šito kravu. Vispār paredzēts bija rīt iekrauties, bet veči man sakrāva šodien, par ko es viņiem esmu super pateicīgs, jo rīt es jau būšu mājās pa lielam. Un pats galvenais, ka šī diena tā kā it kā beidzās, ja pulkstens ir jau 6:30. Bet tā, ja mēs runājam par braukšanu, tad man viņa tikai tagad sāksies. Es neesmu no Louisvilles vispār pat prom aizbraucis. Es esmu visu dienu kaut ko darījis. Bet, ja video ir par braukšanu pa lielceļiem, tad es neko šodien neesmu izdarījis. Tāpēc, jā, bišķiņ mēģināšu atvilkt telpu, bišķiņ tā relaksēties un dažreiz tas ceļš tā mazliet nomierina, zin kā. Skatīsimies, ko nesīs rītdien, te jau tiekās, būs kāds updates, ko es ar to smagu būšu izdarījis. Vai, pagaidām. Soli pa som, eju es pretī, nopelnu som, sen jau vairs nesvīs, lidoju prom, saudzēju veselību, tureiz pēc sava man puikas ir pretī, domāju, ko daramies next week, pagāju tron, vakarā esklīs, nomainu ton, ievēro secī, kur arī iet, pirms tevis tur es biju. Soli pa som, eju es pretī, nopelnu som, sen jau vairs nesvīs, lidoju prom, saudzēju veselību, tureiz pēc sava man puikas ir pretī, domāju, ko daramies next week, pagāju tron, vakarā esklīs, nomainu ton, ievēro secī, kur arī iet, pirms tevis tur es biju. Līdz atopos Mercy, Escorts, dabūt no manis tev nespīd. Tukus ne tukšķie, bet zin, ka es seksīgs MVP, viņa manī grib džerzīs. Vagarā tus, mani jāga jau festīvu, samaķī plus, nekad vienīdī neslīd. Es ārā tu kus ķeru vilni kā džeskī, papīrā kurš viņai degunā espīts. Pirms tam džepai teicu mazā paga, tagad pēc tās kutas tikai laba daba, laba gaļa, pāris kilo mana svara, klāt uz galda vairāk, kāpēc tā nav šmara, mani jāgi dara kopā paši dal. Festivāli tagad paši prasa, odiņ, cik tad honis fuik saki paka, vismaz 2 somās teko paku pakas, tas ir tragi ķertais profesors, bītā meta bārs, trubā pokeballs, viņas toči kis uz mana pincir, tev aiz biksēm pamest krundas lokators, ja es būtu tu, man būtu žopa, bro, bet es neesmu tāpēc viss ir okido, par tevi zobojos, man nevajag ortodontu, beidz pis man diem flip, por favor. Eju es pretī, nopelnu som, sen jau vairs nesvīs, lidoju prom, saudzēju veselību, tureiz pēc sava man puikas ir pretī, domāju, ko daramies next week, pagāju tron, vakarā esklīs, nomainu ton, ievēro secī, kur arī iet, pirms tevis tur es biju. Soli pa som, eju es pretī, nopelnu som, sen jau vairs nesvīs, lidoju prom, saudzēju veselību, tureiz pēc sava man puikas ir pretī, domāju, ko daramies next week, pagāju tron, vakarā esklīs, nomainu ton, ievēro secī, kur arī iet, pirms tevis tur es biju.
Yeah, mani safe, celpēji suru, man nevajag pay. Tev fujeki mad, mani fujeki pay. Vies brīvdienās sēd, iet rupaču slēj. Tevējie paņem, to paņem, ko manējo pičku pavēl, lai pistu zelēj. Pula po klipā, tur uztaisu kameo stil, tas ir vārds, ka man nepatīk sejas. Es ārā no rīt, vakarā stū. Ja kīt ir dabu, tad pazaudē cool. Pula bez tusā, tur pula par savējo. Ja kīt tur tiešām fucking with you. Man ir a beat, man ir a tekst, treki kā uguns un man ir tekst.